redzēt, un es došu vārdu Latvijas Republikas tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, kurš atklās šo konferenci. Tātad suvinās. Labrīt, cienījamās dāmas, godātie kungi. Good morning, ladies and gentlemen. Godātie konferences viesi un kolēģi. Esiet sveicināti Rīgā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētā. Esmu gandarīts atklāt šodienas konferenci Kultūra vēsturiskā pilī Ziemeļblāzma un izteikt pateicību tās saimniekiem par viesmīlīgajām telpām, kas ar savu gaišo starojumu mums palīdzēs runāt par pagātnes un arī šodienas traģēdijām, lai nodrošinātu mieru un drošību nākotnē. Šodien visā Eiropā piemin totalitāro režīmu upurus. Latvija ir cietusi no diviem totalitāriem režīmiem – no komunisma un nacisma režīma. Mums ir īpaši jāmācās no pagātnes, sargājot šodienu un nākotni. Pasaulē zina par Hitlera nodarījumiem, bet mazāk vai vispār nezina par Staļina noziegumiem. Vakar konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas vēstures liecību Valsts drošības komitejas ēku. 2008. gadā, kā toreizējais Latvijas Republikas tieslietu ministrs, nāca klajā ar iniciatīvu, lai sabiedrība Eiropas Savienības līmenī nosodītu ne tikai nacisma, bet arī komunisma režīma pastrādātos noziegumus un pieminētu šo režīmu upurus. Esmu gandarīts, ka tikām uzklausīti un guvām plašu atbalstu īpaši no Austrumēropas valstīm. Eiropas parlaments 2009. gadā pieņēma deklarāciju, kas noteica 23. augustu dienu, kad 1939. gadā tika noslēgts pretlikumīgais Molotova-Ribbentropa pakts, kā piemiņas datumu visu totalitāro režīmu upuru piemiņai Eiropā. Sākot ar 2011. gadu, Eiropā notiek šādi atceres pasākumi. Pirmā atceres diena organizēja Polija, tad Ungārija. Pagājušo gadu Eiropas piemiņas dienas pasākums organizēja mūsu kaimiņu valsts Lietuva. Šogad mums Latvijai ir tas gods aicināt visus kopā Prettiesiskā pakta 75. gadskārtā un vērtēt šo noziedzīgo notikumu atskaņu šodienā un pieminēt upurus. Šodienas konferencē, pieņemot izaicinājumu stāties pretīm pagātnei un stiprināt mūsu iedzīvotāju ticību drošai, brīvai un taisnīgai nākotnei, es vēlētos vērst uzmanību uz Eiropas Savienības Berlīnes deklarācijā minēto. Eiropas vienotība ir pierādījusi, ka mēs mācāmies no asiņaino sadursmju un ciešanu pilnās vēstures. Es kā Latvijas tieslietu ministrs esmu pilnībā pārliecināts, ka galvenā mācība ir nodrošināties pret to, lai līdzīgi notikumi nevarētu jebkad atkārtoties. Diemžēl tie atkārtojas. Šodienas notikumi Ukrainā ir traģiska liecība tam. Es aicinātu ar klusumu brīdi jūs visus pieminēt Krievijas izvērstā kara Ukrainā upurus, tos, kas krituši aizstāvot savas valsts nedalāmību un neatkarību, visus, kas gāja bojā nežēlīgi notriektās lidmašīnas katastrofā. Pieminēsim arī Lietuvas goda konsulu Luhanskā Miholu Zeļeņecu, par kura zvērīgo nogalināšanu uzzinājām vakar. Paldies! Šajās dienās Latvija atceras divus svarīgus notikumus ar apaļām gadskārtām. Šogad aprit 25 gadi, kopš pasaulē plaši izskanēja ziņa par 1989. gada 23. augustā organizēto Baltijas ceļu. Unikālu un mierīgu masu demonstrāciju, kuras laikā vairāk nekā 1 miljons cilvēku sadevās
rokās, lai vienotu un veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur 3 Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. Tā mēs paudām savu nostāju pret 2 lielvalstu noziedzīgo tirgus darījumu, kura rezultātā 50 gadus dzīvojām aiz dzelzs aizkara un vēl šodien atjaunojam savu dzīvi. Noziedzīgā Hitlera Staļina pakta mantojuma elpu jūtam arī šodienā. Ir notikusi Latvijas iedzīvotāju sastāva un sabiedriskās struktūras maiņa, ir notikusi Latvijas saimniecisko vērtību izlaupīšana, izpostīšana un varmācīga ekonomikas pārveidošana. Latvijas iedzīvotāju pakļaušana ilgstošai bezlikumībai un garīgai apspiešanai ar ilgstošām socioloģiskām un psiholoģiskām sekām mūsdienās. Abu okupācijas varu mērķi bija līdzīgi. Ar varmācīgiem līdzekļiem novājināt un iznīcināt Latvijas pamatautus, spēju būt politiski, ekonomiski, sabiedriski un kulturāli suverēnai nācijai. Katrai valstī, kura cietusi no totalitārā režīma, ir savs stāsts, kādēļ domājot par nākotnes drošību, ir svarīgi šo pieredzi nodot jaunajai paaudzei. Mums ir jārūpējās par vienotu vēsturiskās atmiņas veidošanu un saglabāšanu, kas mūsdienu digitālajā laikmetā paver plašas iespējas. Digitalizācija ļauj būvēt vēsturisko atmiņu individiem, nācijām un pat kontinentiem, veidojot pamatīgu bāzi vienotai, visaptverošai vēsturiskai izpratnei. Tāda kopējā izpratne pasaulē mums jāveido ar Hitlera Staļina pretlikumīgo paktu un tā ilgstošajām noziedzīgajām sekām. Dārgie kolēģi un Eiropas līdzpilsoņi, solidaritātes vārdā es vēlētos jūs lūgt atbalstīt vienam otru vēl ciešāk, lai mēs kopīgi atrastu vienotu nākotnes vīziju. Tā būtiskums būtu atrodams ne tikai mūsu savstarpējo attiecību kontekstā, bet arī sniegtu atbalstu stipras ticības drošībai, brīvībai un tiesiskuma principu nodrošināšanai mūsu valstu pilsoņiem. Vēlu šodienas konferencē gūt veiksmīgas atziņas, ceru uz veselā saprāta uzvaru un drīza miera iestāšanos Ukrainā. Paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu savam Lietuvas kolēģim. Dear colleagues, ladies and Dargie kolēģi, dāmas un kungi, man ir liels gods šodien gūt šo iespēju sveikt šīs konferences dalībniekus. Vispirms es gribētu izteikt pateicību Latvijai, kura šogad ir šī pasākuma saimniece. Un mēs kopīgi tātad varam atzīmēt šo dienu, kad mēs godinām totalitārismu terora upurus. Šī ziņā tā ir tradīcija, ko uzsāka Polija 2011. gadā, turpināja Ungārija un Lietuva pagājušajā gadā. Bez šaubām šī iniciatīva ir liels ieguldījums mūsu informētības palielināšanā par tiem noziegumiem, ko izdarījuši veikuši totalitārie režīmi un noziegumiem Eiropas Savienībā. Es gribētu uzsvērt to, ka mūsu atmiņām ir jābūt dzīvām, jo vēstures mantojuma saglabāšana un pilnīga Eiropas Savienības vēstures pārvērtēšana un visu vēsturisko aspektu izvērtēšana ir ārkārtīgi svarīga, kad mēs sastopamies ar izaicinājumiem, kāda mums ir Eiropā šobrīd un tās integrācijas kontekstā. Īpaši šajā kontekstā, kad mēs redzam, ka paceļ galvu nacionālisms, ekstrēmisms un eiroskepticisms, mums ir jāsaglabā savā apņēmība
domāt un mācīt Eiropas vēsturi. Mums ir jārunā par Eiropas integrācijas sasniegumiem un par to lielo atšķirību starp traģisko nākotni un šo sociālo kārtību, kas valda, politisko kārtību, kas valda Eiropas Savienībā. Eiropas miera un samierināšanās modelis ir veidots pamatojoties uz cilvēku brīvu izvēli Eiropā. Tam vajadzētu būt avotam, no kur mēs varam smelties, no kur var smelties visas valstis, kas vēlas pārvarēt sāpes un ciešanas pagātnē. Mums ir jābūt apņēmīgiem sekot šim Eiropas modelim, kurā tiek atzītas vispār cilvēciskas vērtības kā demokrātija, cilvēku tiesību ievērošana un likuma vara. Un pilnīgi droši varam teikt, ka Eiropā vardarbība un diskriminācija nav mūsu sabiedrības daļa. Pamattiesības ir viena no galvenām prioritātēm Eiropas politikā, un pamattiesību harta aizstāv cilvēku cieņu un aizliedz jebkuru diskriminizāciju. Tāpēc dalību valstīm ir jāveic visas iespējamās pūles, lai cīnītos pret noziegumiem, ko rada neiecietība, ksenofobija, un jo īpaši mums vajadzētu domāt par šo noziegumu upuriem. Mums ir pilnībā jāizmanto visi instrumenti un sadarbības iespējas šajā ziņā. Un man ir liels prieks, ka šis notikums šis pasākums ir viena no iespējām, kā apmainīties ar pieredzi, kas varbūt visiem nav identiska, un parunāt par dažādiem juridiskiem un praktiskiem risinājumiem, ko mēs varētu īstenot, lai novērstu šos draudus. Vēl jo vairāk es gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir sanākt kopā vēsturniekiem, atmiņu institūtiem, skolotājiem, praktiķiem, pilsoniskai sabiedrībai un īpaši jauniešiem, lai apmainītos idejām ne tikai par mūsu kopējo pagātni, bet arī par mūsu kopējo nākotni. Un visbeidzot, es gribētu izteikt cerību, kā kopīga atcerēšanās un pieminēšana, totalitārismu upuru pieminēšana tagad ir jau dziļi iesaknojusies un turpināsies arī nākotnē. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Liels paldies Lietuvas tieslietu ministram, un tagad man tas gods aicināt teikt ievadu vārdus īrijas tieslietu ministrei Frances Fitzgerald. Welcome. Labrīt visiem. Es gribētu sākt ar pateicību tieslietu ministrijai, ministra kungam par uzaicinājumu ierasties šeit šorīt no rīta. Ar prieku pārstāvu šeit īriju. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir šādas iespējas visā Eiropā uzzināt par atsevišķu valstu vēsturi un piedalīties šīs vēstures piemiņā. Īrijai paveicās izvairīties no tām šausmām, par ko mēs dzirdam šodien, bet mums ir pašiem savas piemiņas, jo 2016. Gadā mēs pieminēsim mūsu neatkarības 100 gadus, jo tikai atceroties mēs stiprinām nākotnes demokrātijas. Es uzskatu, ka mēs nevaram atļauties aizmirst šo periodu šausmas Eiropā. Un mums būs pārliecība par to, ka tas atkal nenotiks tikai tad, kad skatīsimies godīgi uz pagātni un kad būs atbildība visās sabiedrībās par pagātnes noziegumiem.
nedrīkst glorificēt impērijas vai tirānus, bet mums ir jāieskatās pagātnes tumšajos kaktos, lai nākotne būtu gaišāka un godīgāka, lai cilvēki varētu dzīvot mierā ar saviem kaimiņiem, nodrošinot, ka 20. gadsimta genocīdi un kari neatkārtojas. Tam ir nepieciešama modrība un drošsirdība. Mums ir jāpaliek uzticīgiem savām vērtībām, un mums ir jādara tas, par ko runājam. Ir nepieciešams, lai mēs noraidītu neiecietību un īpaši atzītu īpaši ievainojamo minoritāšu tiesības, ieskaitot Romus, citas nacionālās minoritātes, arī seksuālās un valodas minoritātes. Daudzas Eiropas Savienības valstis ir parakstījušās zem tādām vērtībām kā pamatiesība aizsardzība, tiesiskums un citas. Un gribēju nedaudz piekavēties pie mūsu prezidentūras laika, jo 2013. gada sākumā mēs piedāvājām uzsākt patiesas debates Eiropā par neiecītības ekstrēmu formu atzimšanu. Mēs teicām, ka modernajai Eiropai ir rūpīgi jāpadomā par to, kur mēs atrodamies šajā laikā, šajā otrajā 21. gadsimta dekādē, jeb desmitgadē, un kas mums ir jādara, lai dalību valstis patiesi ievērotu visas tās vērtības, kas ir norādītas līguma 2. pantā. Mums ir jānodrošina, ka nevirzamies atpakaļ, un jācīnās pret tādām attieksmēm un darbībām, pret minoritātēm un politiskās varas izmantošanu, kas nav pieļaujams. Un Īrijas prezidentūras gaitā mēs aicinājām uzsākt debates par tādu mehānismu, kas nodrošinātu kopēju vērtību ievērošanu, tiesiskumu un pamattiesību labāku aizsardzību. Un iekļaut arī šo jautājumu Tieslietu un iekšlietu ministru darba kārtībā. Mums bija šāda iniciatīva, un jūnijā tika pieņemta arī secinājumi 2013. gadā, aicinot uzsākt debates un iespēju apsvērt šāda mehānisma pieņemšanu Eiropā. Un ar prieku atbalstījām komisijas priekšlikuma par 3 posmu tiesiskuma satvaru, kas tika publiskot šī gada martā, un aicinu to apspriest gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Un viena no mūsu pieejas pamatdomām bija cīņa pret antisemītismu un citām ekstrēmām neiecietības formām, ieskaitot homofobiju un citas, ka dažās Eiropas valstīs uz to netiek adekvāti reaģēts. Otkārt, mēs vēlējāmies nodrošināt tādu koherenci starp iekšējo un ārējo Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku dimensiju. Tas palielinās ticību Eiropai, ja pastāvēs šāda saskaņa starp mūsu ārējo cilvēktiesību politiku un iekšējām reakcijām un politikām attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpšanu. Manuprāt, tagad ir pienācis spērt soli uz priekšu un runāt par iekšēju cilvēktiesību politiku, kas atbalstītu un papildītu ārējo politiku, pie kā strādā ārējās rīcības dienests. Protams, ka tas ir jādara saskaņā ar pamatiesību kārtu, kas ir daļa no Eiropas Savienības likumdošanas. Mēs uzskatām, ka dažās mūsu sabiedrībās esam kļuvuši pārāk cīniski. Un vakar es biju ārkārtīgi aizkustināta tāpat kā visi citi. Un, manuprāt, ja kāds kaut ko tādu redz, tad viņa cinisms par cilvēku tiesībām ātri vien pazudīs. Manuprāt, citās Eiropas vietās, Eiropas vērtībām ir liela rezonance un liela nozīme. Un, manuprāt, kad mēs izveidosim šādu iekšēju cilvēktiesību pamatu, mēs nodrošināsim, ka šīs vērtības tiek uztvertas nopietni un parādīsim, ka mums nav bail ieskatīties sevī, jo, manuprāt, labākais, kā cīnīties pret to, ko esam redzējuši un par ko runājam šodien, ir izveidot spēcīgas demokrātijas pie sevīm un vienmēr
rūpīgi risināt demokrātijas radītos izaicinājumus. Es, kā sieviete, vienmēr runāju par pusdemokrātiju, un nekad mēs nevaram būt pietiekoši apmierināti ar to, ka darbs jau ir pabeigts un viss ir izdarīts, jo mums jānodrošina, ka visiem ir iespēja iekļauties un vienmēr ir iespēja uzlabot. Manuprāt, tā būtu atbilstoša reakcija uz tiem noziegumiem, par ko runājam šodien, un tas būs kā mūsdienu atgādinājums par to attieksmi, ka tā joprojām pastāv. Šodien es runāju par to, ka mums ir jāveicina nozīmīga cilvēktiesību ievērošanas politika Eiropā, visā Eiropā. Un es ceru, ka nākošās prezidentūras pie tā strādās. Es gribēju pakomentēt vienu lietu, par ko runāja ministra kungs, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Par to, ka mums jānodod šīs zināšanas nākošajām paaudzēm, šī informācija, par ko runājam šodien un ko šodien atceramies. Viņš teica, ka sociālo mēdīju izmantošana būs kritiski svarīga, un es tam piekrītu. Un šīs konferences organizētāji ir iekļaujuši vairākus diskusiju elementus mūsu diskusiju sadaļā, un tā ir labākais veids, kā atcerēties un virzīties uz priekšu. Paldies! Thank you to... Liels paldies Īrijas tieslietu ministrei, un tagad gribētu dot mūsu horvātu kolēģim vārdu Ivans Černčets, kurš ir Horvātijas tieslietu ministra palīgs. Paldies, cienītais godātais ministri, dāmas un kungi, man ir liels gods Horvātijas ministrijas vārdā piedalīties šajā augsta līmeņa konferencē sakarā ar atceres, totalitāru upuru atceres dienu Eiropā. Un es gribētu arī pateikties mūsu uzņēmējiem, Gaidam Bērziņkungam par šīs konferences organizēšanu un par viņu viesmīlību. Mūsu tuvākajā vēsturē Eiropas valstīm ir bijis traģiska totalitārisma pagātne. Un runājot par šīm totalitārisma sekām, nozieguma sekām, es gribētu teikt, ka ir noteikti bijusi sabiedrības polarizācija un vainas meklēšana vienam otrā starp tiem cilvēkiem, kas cietuši šajā režīmā. Tomēr atmiņas ir saglabājušās neskatoties uz to, ka šīs totalitārisma sekas vēl aizvien izpaužas arī jaunajā paaudzē. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi informēt šos jaunos cilvēkus tā, lai viņiem veidotos kritisks viedoklis un skats uz totalitārisma noziegumiem. Digitizācija, vēstures digitalizācija ir ārkārtīgi svarīga, tā dod nozīmīgi informācijas avotu, kas ir pieejams. Un mēs arī redzam, ka šeit ir šī simboliskā saikne starp mūsu jauniem pilsoņiem un pagātni. Runājot par Hitlera un Staļina neuzbrukšanas paktu, 39. gadā tas tika parakstīts, un tas bija kā diplomātisks gājiens. Bet, neskatoties uz to, gan Vācija, gan Padomju Savienība uzsāka agresiju Eiropā. Un galvenā šī pakta sastāvdaļa bija šie slepenie protokoli, kas noteica Padomju un Vācu interešu sfēras. Tāda Eiropas likteņu izveidošana, jeb apgriešana ir diezgan bīstama. Tā faktiski ir turpinājusies jau no seniem laikiem, no koloniālismu laikiem, un turpinās arī tagad, un tas nav pieņemams. Dargie kolēģi, es gribētu teikt, ka tieslietu ministrijas loma totalitārismu noziegumu apkarošanai būtu
sūtīt sabiedrībai signālus, ka neiecietība nedrīkst tikt pieļaut, ka nedrīkst tikt pieļaut nekādu noziegumu pret cilvēcību. Un tādā veidā mēs darīsim sabiedrībai zinām, ka netaisnība, naids netiks ciests un cilvēka cieņa nekādu iemeslu dēļ, nec valodas, nec rasu, nec citu aspektu dēļ nevar tikt pārkāpta. Tolerance, iecietība pret citādi domājušiem, citādajiem un vājo aizsardzība ir katras demokrātiskas sabiedrības stūrakmenis. Liels paldies jums! Paldies! Un kā nākošais runās Jans Reidels, Eiropas atceres un solidaritātes tīkla galvenās komitejas priekšsēdētājs. Ministra kungs, dāmas un kungi. – 23. augustā 1939. gadā nepalielinājās būtiski ebreju vajāšanas Trešajā reihā, ne arī mēs varējām novērot kādas izmaiņas, briesmīgo darbu progresā Dachau, Zaksenhausenē vai Buchenvaldē. Nekas tāds īpašs it kā nenotika arī Gulaga arhipelāga reģionā. Kāds pat varētu teikt, ka pēc šīs lielās attīrīšanās vai attīrīšanas Padomju Savienības cilvēkiem varēja iestāties varbūt tāds kā atvieglojums. Bet jāsaka, ka šī diena neko īpašu neatšķīrās, izņemot to, ka divi ārlietu ministri satikās Maskavā, lai parakstītu diezgan īsu savstarpējo nolīgumu. Tomēr es uzskatu, ka šīs dienas izvēle, lai pieminētu staļinisma un nacisma upurus Eiropā, ir visatbilstošākais datums. Šis pakts, Ribbentropa-Molotova pakts, kas arī ir zināms kā Hitlera un Staļina pakts, pavisam drīz izveidoja tādu ģeopolitisku pamatu traģēdijām, kas notika Eiropas centrālajā un austrumu daļā, jo šis pakts radīja visus noteikumus, pamat noteikumus, lai situācija attīstītos tā, ka Eiropas ebreji tiek masveidā iznīcināti, tā tad noveda pie holokausta. Jo, ja nebūtu bijis šī pakta, liela daļa ebreju vienkārši nebūtu sasniedzami šim noziedzīgajam režīmam. Un kolaborācija būtu daudz, daudz mazāka nekā tā bija. Ja nebūtu bijis šī pakta, būtu bijis daudz, daudz grūtāk noslēpt masu nogalināšanas un holokausta noziegumus no brīvās pasaules un Vācijas sabiedrības. Cik gan daudz dzīvju mēs varētu būt izglābuši. Tikai pēc šī pakta nācijas, ko ir atzinusi starptautiskā kopiena, vienkārši tika iznīcināts, izdzēstas no kartes. Tikai pēc pakta parakstīšanas, tikai tādi noziegumi, kā, piemēram, notika Katiņā vai citur, varēja notikt. Jo šis pakts deva šiem te pārkāpējiem nesodāmības sajūtu, to, ka viņi var darīt jebko, un arī noveda pie genocīdām, visu nāciju deportācijām, visu dažādu
kopienu deportācijām. Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšana tā tad bija nepieciešams, lai gan varbūt nepietiekams solis, kas noveda pie šīs traģēdijas Eiropas centrālajā un austrumu daļā. Beigu beigās tas izvērsās, kā mēs to redzam. Ja mēs atsaucamies uz mitoloģiju, tad tādējādi mēs vienkārši atvērām Pandoras lādi 20. gadsimtā. Šogad jau 4. reizi mēs pieminam vai atzīmējam Eiropas piemiņas dienu nacisma un staļinisma upuriem, un šoreiz tas notiek skaistajā pilsētā Rīgā. Mēs šeit neesam ieradušies, lai runātu par to, kurš no šiem režīmiem bija sliktāks, vai salīdzinātu upuru ciešanas un upuru atmiņas. Mēs esam šeit, lai pieminētu visus šos upurus un abu režīmu upurus, gan nacisma, gan staļinisma. Un lai arī atgādinātu sev un arī visai sabiedrībai, cik viegli sagraujams ir šis miers un starptautiskā kārtība, kas ir balstīta uz demokrātiju. Šodien, pirms 25 gadiem, Baltijas valstis, lai gan joprojām bija Padomju Savienības sastāvā, izveidoja tādu iniciatīvu no tautas masām un radīja šo te cilvēku ķēdi, kas stiepās pār 3 valstīm. Lietuvieši, igauņi un latvieši sadevās rokās un kopā parādīja savu vēlmi iegūt neatkarību, bet arī parādīja savu solidaritāti un vienotību. Šī nepieciešamība pēc solidaritātes un nepieciešamība pēc eiropiešu kopējas darbošanās nav kaut kas, kas ir palicis tikai pagātnē. Visos laikrakstos un visur citur mēs varam lasīt par situāciju Ukrainā. Diemžēl šī piemiņas diena nacisma un staļinisma upuriem joprojām ir datums, par ko daudz eiropieši neko nav dzirdējuši. Bet mūsu iestāde, tātad Eiropas atceres un solidaritātes tīkls, kas šogad ir paplašinājusies un iekļāvusi arī Rumāniju, mēs uzskatām, ka oficiāla piemiņas diena 23. augustā jāpapildina ar plašām informatīvām kampaņām, lai veidotu šo izpratni un lai cilvēki saprastu visā Eiropā, kāpēc šī diena, šis datums ir tik nozīmīgs. Tieši tāpēc daudzās Eiropas valstīs mēs piedāvājam, ka vajadzētu varbūt nesāt lentītes melnā krāstā 23. augustā, 23. augusts, kur būtu tātad priekšā uzrakstīts, un šādu te piespraudi jūs savos materiālos arī varat atrast. Es aicinu jūs visus piespraust šīs lentītes kā piemiņas simbolu totalitārisma upuriem. Aicinu arī visus jūs sadarboties ar Eiropas atceres un solidaritātes tīklu, lai mēs atcerētos mūsu kopējo pagātni. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Un tagad mēs turpināsim strādāt pie pirmās paneļa diskusijas par totalitāro režīmu pastrādāto noziegumu sekām mūsdienās, upuriem, okupāciju un to atbalstu mūsdienu Eiropā. Mūsu moderators būs Valters Nolendorfs, viņš ir Latvijas okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs, un mēs gribētu dot Nolendorfu kungam vārdu.
Yeah, but the request is to speak into the microphone. Yeah. Lūgums runāt mikrofonā. Panelis, lūdzu, piecelsimies un dosimies uz prezidiju galdu. Kungs, ekscelents, dāmas un kungi. Šodien ir pagājuši 25 gadi, kopš Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas sadavās rokās, lai nosodītu vienu no lielākajiem starptautiskajiem noziegumiem pasaules vēsturē - Hitlera-Staļina paktu. Un tā tas būtu jāsauc. Ārlietu ministru Vjačeslavu Molotovu un Joahimu Ribbentropa parakstītais neuzbrukšanas līgums ar saviem slepenajiem protokoliem šai dienā pirms 75 gadiem ir simboliski salīdzināms ar šāvieniem Sarajevo 1914. gadā, kas izraisīja Pirmo pasaules karu. Pirmais Otrā pasaules kara upuris bija Polija, kuru abi agresori iekaroja un sadalīja savā starpā. 28. septembrī abi ārlietu ministri novilka jaunas robežas un parakstīja draudzības līgumu, kam bija savukārt pievienoti slepeni protokoli. Tie paredzēja plašu sadarbību abu totalitāro agresoru starpā uz citu Eiropas tautu un valstu rēķina. Nedrīkst aizmirst, ka Hitlera un Staļina līgumi neatiecās tikai uz Austrumu Eiropu. Ļoti tiešā veidā tie attiecās arī uz Rietumu Eiropu. Tie nodrošināja nacistiskās Vācijas agresiju Rietumē Eiropā bez bailēm par otru fronti un apgādāja Vāciju ar padomju izeju materiāliem, lai agresiju īstenotu. Gandrīz 2 gadus ilgajā Otrā pasaules kara pirmajā posmā Padomju Savienība un nacistiskā Vācija bija sabiedrotās. Rietumos tas palaikam aizmirstās. Kamēr Hitlers karoja rietumos, Staļins ar varu un viltu pakļāva austrumus. Kad karš bija beidzies, Rietuma Eiropa varēja uzelpot un atsākt jaunu dzīvi, kas mierā, brīvībā un savstarpējā sabiedrībā plaukusi nu jau teju 70 gadus. Totalitārās nacionālsocialistiskās Hitlera Vācijas nozieguma sekas ar katru paudzi palikušas arvien tālāk atmiņā, ko aizmirst neļauj galvenokārt karā kritušo un holokaustā noslapkavoto piemiņa. Tas, ka līdz pat Eiropas sirdī valdīja otra totalitāra vara, kas savās izpausmēs bija tikpat nežēlīga, tikai palaikam sevi atgādināja rietumu apziņai un sirdsapziņai. Kas tai laikā notika aiz dzelzs priekškara, tika slēpts un nekļuva plaši zināms,
un tika lielā mērā izslēgtas no sabiedriskās apziņas Eiropas rietumos. Austrumeiropas tautas un valsts cieta vissmagāk un visilgstošāk no Hitlera Staļina pakta un abu totalitāro varu rīcības sekām, kuras reāli iesniedzas mūsdienās. Baltijas valstis secīgi piedzīvoja Padomju Savienības, nacistiskās Vācijas un atkal ilgstoši Padomju Savienības okupāciju. Šo okupāciju un kara fiziskās sekas vēl ar vienu ir redzamas vidē. Tās izpaužas ekonomiskajā atpalicībā. Tās izpaužas varmacīgajās demogrāfiskajās un sabiedriskās inženierijas veidotās attiecību pārmaiņās, kuras it sevišķi Latvijā neļauj veidoties saliedētai demokrātiskai sabiedrībai un politiskai kultūrai. Bet vistāļējošākās ir grūti konstatējamais, bet uzmanīgam vērotājam un vērtētājam visnotaļ pamanāmās psiholoģiskās un morālās sekas Latvijas sabiedrībā. Ir grūti iedomāties, ka pirmo 40 gadu laikā pārdzīvotās 3 okupāciju un iznīcinoša kara šausmas, visu pastāvošo sadzīves morālu un tiesības normas sabrukums, politisks terors, masu deportācijas un slepkavības, ka viss tas nebūtu atstājis tāļējošas sekas. Cik zinu, vēl nav pētīts šī pārdzīvojuma atstātās pēdas individuālajā un kolektīvajā psihē, ko kopš Vietnamas kara pazīstam kā posttraumatiskā šoka sindromu. Ilgstošais otrs padomju okupācijas periods apspieda un neļāva šiem pārdzīvojumiem brīvi izplausties un kolektīvi pārstrādāties sabiedriskajā vidē. Baltijas tautām īpatnējā 2 totalitāru svešvaru, 3 okupācijas secība kara apstākļos bija sevišķi destruktīva. Kolaborācija un pretošanās, šie 2 katras okupācijas savstarpēji izslēdzošie blakus efekti. Kolaborācija un pretošanās dažu gadu laikā 2 reiz krasi mainīja savu polaritāti. Kolaborācija ar ko? Un pretošanās kam? Daudzos gadījumos kolaborācija un pretošanās nebija un nevarēja būt apzināta izvēle, bet eksistenciāla nepieciešamība izdzīvot. Starp 2 naidīgām varām nepalika tikpat nekādas trešās iespējas. Abas varas prasīja pilnīgu pakļaušanos, abas varas savos noziegumos iesaistīja vietējos. Izvēlējās to vai attaisnojās ar to, ka tas, kas tajā brīdī izlikās mazākais ļaunums. Atskatoties, ir skaidrs, ka nebija mazākā ļaunuma. Nacistiskās Vācijas okupācija varbūt daudziem šķita kā mazākais ļaunums tiem, kas bija cietuši no pirmās padomju okupācijas. Savukārt tiem, kas bija cietuši nacistu okupācijā, atkārtota padomu okupācija varēja šķist mazākais ļaunums. Rietumos ļaunums bija viens, daudzās Austrumeiropas valstīs 2. Šī mazākā ļaunuma tēze diemžēl vēl ar vienu ietekmē sabiedrisko domu Latvijā un kavē veselīgu sabiedriskā un politiskā uzskatu spektru veidošanos. Tā ietekmē arī rietumu izpratni par Austrumu Eiropu un otrādi. Ir skaidrs, ka tautas kustība jau sākot ar 1987. gadu apliecināja tautas vairākuma vēlēšanos būt brīviem. Baltijas ceļš 1989. gada 23. septembrī bija konkrēts simbolisks akts 2,5 mēnešus
pirms krita Berlīnas mūris. Bet brīvība no apspiešanas vēl nenozīmē brīvību uz demokrātisku sabiedrību. Vēl jaunāk, ilgie pakļautības gadi ir daudzos radījuši to, ko bieži apzīmē kā Stokholmas sindromu. Apspiestā solidarizēšanās ar apspiedēju. Tas izpaužās gan bailēs no pārliecīgas brīvības, kas nāk no rietumiem, gan bailēs pazaudēt saikni ar austrumu kaimiņu, lai cik šis kaimiņš draudētu Latvijai ar jaunu agresiju, kā to pat labam pārdzīvo Ukraina, un kas viss Latvijas nesenajā vēsturē ar dažām variācijām jau ir bijis. Vairākums tas noteikti nav. Vismaz vēl nav. Un cerams, nekad nebūs. Tāpēc 25 gadus pēc lielās manifestācijas, kas pievērs pasaules uzmanību Baltijas tautu prasībai būt brīvām, ir svarīgi atgriezties pie 1939. gada, pie noziedzīgā Hitlera-Staļina pakta, bet vēl vairāk apzināties šī pakta tiešās, netiešās, bet vēl vairāk neapzinātās un apslēptās sekas. Tāpēc ir svarīgi šajā Eiropas piemiņas dienā, kurā atceramies nācismu un staļinismu upurus, visai Eiropai atcerēties, ka totalitārisms nebeidzās ar Hitleru un Staļinu, ka ne komunisms, ne nacisms nav pazuduši no zemes virsmas, ka tiem ir veidojušās un veidojas metastāzes, kuras vēl ar vienu prasa upurus, kuri jāpiemina, bet kuru vārdā ir vēl vairāk jāgādā, lai iznīdētu pašu ļaunuma sakni. Tas ir, tam jābūt ne tikai mūsu, bet visas Eiropas uzdevumam. Dāmas un kungi, pēc šī manas skatījuma uz dažām okupācijas sakām un uz upuru pieminēšanu, es priecājos apsveikt mūsu vidū Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformas pārstāvis doktoru Irānu Lindbladu man blakus un doktoru Nīlu Vinkelmani. Platformas dibinātāju vidū ir Latvijas okupācijas muzejs un Latvijas okupācijas izpētes biedrība. Platformā ir pievienojusies arī Likteņdārzs saimnieks Kokneses fonds. Platformas 43 biedri ir muzeji, pētniecības institūti un sabiedriskas organizācijas no 13 Eiropas Savienības un 5 citām valstīm. Platforma nesen godināja Krimas tatāru līderi Mustafa Džamiljevu, līdz ar viņu godinot Krimas tatāru tautu tās grūtajā eksistences ciņā. Ceru, ka jūs izmantosiet izdevību konferences laikā iepazīties ar platformas ceļojošo izstādi un paņemsiet līdz izstādes katalogu. Šai brīdī man būtu jāuzrunā pirmais, vēl pirms nedēļas programmā iekļautais šī rīta referents Pauls Gūgls, bet viņa šeit nav. Tā nav viņa griba. Par spīti novājinošai slimībai, leikēmijai, viņš bija sagatavojies piedalīties. Bet pēkšņas slimības uzliesmojums un nepieciešamā tikpat novājinošā ķīmijterapija viņai nodomam pārvilka svītru. Viņš tomēr ir padarījis šķietami neiespējamo un atsūtījis savu referātu, kuru man viņš lūdz nolasīt. Par Paula Gobla erudīciju un nenogurstošo spēju skaidri, elokventi un pārliecinoši komentēt politiskos notikumus, etniskās un reliģiskās attiecības no Eiropas līdz Vidusāzijai nav noslēpums nevienam, kam rūp šī pasaules daļa. Viņa publikācijas sniedzās simtos. Tikpat iespaidīgs ir viņa darbības diapazons,
gan akademiskajā darbā, gan valdības posteņos, gan mediju vidū. Baltiešiem viņš kļūst sevišķi tūs laikā, kad 80. gados viņš kalpoja kā vienā no ASV valsts departamenta vientuļīgākajiem posteņiem pie tā sauktā Baltijas rakstām galda. Šis Vidusāzijas speciālists šai laikā kļuva par Baltijas lietu speciālistu, kad valsts departamentā vēl valdīja tā sauktie kremnologi, kuri uz Padomju Savienību raudzījās tikai ar Maskavas acīm, kā centralizētu varas aparātu, kura izpratnē pietiek zināt to, kas notiek Kremlī. Tas viss pēkšņi un neatgrieziski mainījās 91. gada augusta beigās, 2 gadus pēc ciedošā Baltijas ceļa un 52 gadus pēc Hitlera-Staļina pakta. Sagadīšanās dēļ es ar pāris kolēģiem biju Vašingtonā tā gada 30. augustā, kad ASV vēl nebija vēl oficiāli atzinusi Baltijas valstu neatkarību de facto, kura tā visus ilgos okupācijas gadus bija uzturējis dzīvu de jure. Gribējām uzzināt, kas notiek valsts departamentā, pieteicāmies pie Baltijas rakstām galda. Atceros Gobelu satraukto, sorry fellows, I can't see you just now. Everybody in the State Department wants to find out what the hell the Baltic is and what do we do about it. Tā bija man pirmā tikšanās ar Paulu. Bet kas iesākās, kad darba pienākums ir kļuvis par vienu no viņa tuvākajiem un sevišķiem specialitātēm. Igaunija, Latvija, Lietuva, viņu pelnīti godinājušas ar augstākiem apbalvojumiem, un tagad esam viņam parādā vairāk. Savu vēstuli paziņojot par negaidītu slimības pavērsienu, viņš beidz ar vārdiem: Please keep me in your prayers. I keep your countries in mind. Paul. Paturēsim prātā, klausoties viņa vēstījumu šai konferencei, un tas saucās No Final Victories, No Final Defeats, Latvia on the 75th anniversary of Molotov-Ribbentrop. I deeply regret. Ar lielu nožēlu jāsaka, veselības problēmu dēļ nevaru būt ar jums šodien kopā. Latvija un Baltijas valstis ir bijušas manas dzīves centrā daudzas 10 gadus, un es ļoti vēlējos būt Rīgā, lai atzīmētu šo gadskārtu. Molotova-Ribbentropa pakts, ko noslēdza Jozefs Staļins un Adolfs Hitlers pirms 75 gadiem, tagad tiek uzskatīta par lielāko traģēdiju Latvijas vēsturē 20. gadsimtā. Tā noteikti bija traģēdija Latvijai, bet tajā pašā laikā tā iesēja Maskavas lielākās ģeopolitiskās sakāves sēklas tajā pašā gadsimtā, novedot pie PSRS sabrukuma un norādot arī uz iespējamo Krievijas federācijas sadalīšanos. Tas ir tāpēc, ka Staļins mēģināja pārklāt visu, nelegāli okupēja Latviju, arī 2 kaimiņu valstis, arī Rietumu Ukrainu, Rietumu Baltkrieviju un Moldovu, un tieši tāpēc Padomju Savienība vairs nevarēja pārvaldīt un ļāva šīm 3 Baltijas valstīm beigu beigās kļūt par NATO loceklēm un Eiropas Savienības dalību valstīm, un arī ļāva notikt revolūcijai Ukrainā. Tātad tā ir tāda notikumu kopa, kuru rezultātā Latvija ir pašlaik labākā pozīcijā, kādā tā ir bijusi jebkurā laikā pēdējo 100 gadu periodā. Tas arī kalpo par atgādinājumu, ka Latvijai, tā kā
citām valstīm, tāpat kā citām valstīm, nav galējas sakāvis, tāpat kā nav galēju uzvaru vai neatgriezenisku uzvaru. Šodien es gribēju pievērsties šai dualitātei, ne tikai attiecībā uz paktu, bet arī attiecībā uz Latviju. Šodien, ņemot vērā to draudu un iespēju dabu, ar ko tā saskarās, gribēju runāt arī par Latviju nākotnē, ņemot vērā pasaules izmaiņas, ar kurām Latvija saskarsies tuvāko 10 gažu laikā. Molotova-Ribbentropa pakta sagrozīšanu. Tik daudz ir teikts par šo paktu un īpaši par slepenajiem protokoliem, balstoties uz kuriem abi diktatori sadalīja Austrumu Eiropu un atvēra vārtus Otrajam pasaules karam, ir dīvaini un pārsteidzoši, ka 3 ārkārtīgi aizraujošas un varētu teikt arī nopietnas sekas vienkārši ir atstātas novērtā. Pirmkārt, viens no nozīmīgākajiem rezultātiem bija novērojams ne Eiropā, bet gan Japānā. Pakta rezultātā un jūtoties nodot no Hitlera puses, Japānas valdība krita un to aizvietoja tāda valdība, kas neiebruka Padomju Savienībā un tās austrumos 1940. gadā, bet uzbruka ASV 41. gadā. Un tas nozīmē, ka Staļinam nebija jācīnās 2 frontēs pēc tam, kad Hitlers to nodeva, un tas arī nozīmēja to, ka Padomju Savienība izdzīvoja šajā konfliktā, un ASV cīnījās 2 frontēs, kļuva par superlielvaru un bija rietumu bastions pret Padomju Savienību un komunismu vairāk kā 50 gadus. Ja kaut kas būtu noticis savādāk, tad šodienas pasaule būtu pilnīgi cita. Otkārt, pakta rezultātā Staļins okupēja Baltijas valstis, Rietumu Ukrainu, Rietumu Baltkrieviju, un neskatoties uz to, ka padomju diktators pirms tam jau bija sapratis, ka tādējādi viņš apdraudēs PSRS. 20. gadu sākumā savu tēžu uzmetumā par nacionālajiem un koloniālajiem jautājumiem Internacionāls 2. kongresam Ļedins bija teicis, ka revolūcijai izpratoties Moskava vienkārši pievienos jaunas teritorijas un pārveidos tās par Savienības republikām. Viņa biedru vairuma reakcija uz šo tēzi nav zināma, bet telegramās padomu līderim, ko tikai vienreiz publicēja padomu laikos, no vīrieša, kas nenomira savā gultā šī visa rezultātā, Staļins vienkārši noraidīja šādu tēzi kā kaut ko ārkārtīgi bīstamu. Valstis un nācijas, kas ir bijušas neatkarīgas valstis, viņš teica, nekad nepiekristu šādam republikas statusam, kas pakļauts Maskavai, jo tādējādi tiktu ievainota viņu cieņa un tā būtu laika bumba padomju sistēmā. Tā vietā viņš teica, ka Maskavai būtu jāveido starptautisko attiecību sistēmu starp komunistu valstīm. Tieši tāpēc Staļins neiekļāva Mongoliju un tuvu 1920. gados, un tieši tāpēc neiekļāva Padomju Savienības sastāvā Austrumeiropas valstis 40. gados. Bet viņš izdarīja fatālu kļūdu, okupēja 3 Baltijas valstis un arī Rietumu Ukrainu, Rietumu Baltkrieviju un Moldovu. Ja viņš to nebūtu izdarījis, 89. gada revolūcija nebūtu tik ātri izplatījusies Padomju Savienībā, un Savienības kritums nebūtu noticis tad, kad tas notika, kad Baltijas valstis ieguva
neatkarību pirmās, atšķirībā no citām republikām, un tās tagad nebūtu ne Eiropas Savienībā, ne NATO. Jāsaka īsumā, ka tas, kas kādreiz bija traģēdija, beigu beigās noved pie triumfa. Un treškārt, padomju okupācija Latvijā un kaimiņu valstīs noved pie tā, ka ASV izteica savu neatzīšanas politiku. Beistoties uz Stimsona doktrīnu, ASV nekad neatzītu tādu teritoriālu pievienošanu, kas ir panākta tikai ar spēku. Tas ne tikai radīja tādu atbalsta un mierinājumu sajūtu šajās trijās Baltijas valstīs vairāk kā 50 gadus, bet arī kalpoja kā atgādinājums Padomjas Savienībai, ka no ASV viedokļa tā īsti nav leģitīma valsts, jo tā ir impērija, kas ir balstīta uz spēku, nevis uz demokrātisku leģitimitāti. Tā rezultātā sabruka ne tikai Padomjas Savienība un de facto neatkarības atgūšana Latvijā un kaimiņu valstīs, bet vairāk kā nekad citur apstiprināja principu, ko Vladimirs Putins ir pārkāpis Krimā. Latvija šodien un Putina radītie izaicinājumi starptautiskās sistēmas pamatprincipiem. Es šeit nonāku pie manas otrās tēzes. Šajā gadskārtā Latvijai ir daudz ar ko lepoties, bet arī daudz no kā baidīties. Molotopa-Ribbentropa pakta 75. gadskārtā pasaule ir daudz bīstamāka vieta nekā tikai pirms dažiem gadiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir izaicinājis 3 pamatprincipus ar savām darbībām Ukrainā, un ja viņu neapturēs, tad man nav nekādu šaubu par to, ka Latvija būs viens no viņa nākošajiem mērķiem, un tās sadarbības un sabiedroto kopas izjaukšana rietumos, kur piedalās Latvija. Jo to, ko Putins izdarīja Krimā, nevar vienkārši saukt par aneksēšanu. Viņš ir pārkāpis 91., 45. un 18. gada līgumus un tādējādi izaicinājis Krievijas kaimiņus un starptautisko sistēmu ārkārtīgi fundamentālā un bīstamā veidā. Pirmkārt, protams, ka Putins ir izaicinājis 91. gada izlīgumu, kas balstījās uz to, ka robežas, kas pastāvēja PSRS, kļūtu par jauno valstu robežām. Vai vismaz tās nekā neapstrīdētu ar spēku. Krievijas valdība atkal un atkal apņēmās to ievērot, baidoties, ka tās robežas ir īstenībā visnelikumīgākās. Un otrkārt, un vēl nopietnāk, jāsaka, Putins ir izaicinājis vienošanos no 45. gada un principu, ka pilsonība ir svarīgāka nekā etniskā piederība. Hitlers pārkāpa šo jēdzienu, un Putins atkal to ir izdarījis. Viņš uzstāja, ka Krievu pasaule pēdiņās sastāv no daudziem un dažādiem etniskajiem krieviem, krievu valodā runājošajiem un tiem, kas sevi identificē ar Krievijas kultūru, un tam visam ir primārs status pār pilsonību. Un tas apdraud valstis ap Krieviju, jo tur ir cilvēki, ko viņš sauc par krieviem. Latvieši noteikti zina, ka vismaz viena tāda valsts ir. Un trešais, un iespējams visnopietnākais, Putins ir izaicinājis 18. gada izlīgumu principu, ka nāciju valstis un nevis impērijas ir tas īstais pamats starptautiskās dzīves organizācijai. Šāda mērķa
izpilda apdraud ne tikai pašnoteikšanās principu, nāciju pašnoteikšanās principu, bet arī tās valstis, kas ir gūšas neatkarību balstoties uz šo principu. Tādējādi, ja Putinu neapturēs Krimā un Ukrainā, un ir zināmas cerības, ka ukraiņu tauta to varēs izdarīt, pat ja starptautiskā kopiena ir atturīga attiecībā uz šo te risku, kas pastāv un īsti neizprot to, viņš noteikti dosies tālāk. Un man ir lielas bailes, ka viņš vērsīsies pret Latviju ne tikai, un varbūt ne tik lielā mērā tāpēc, ka šeit ir etniskie krievi, nepilsoņi, bet gan tāpēc, ka, ja viņš var salauzt Latviju, viņš salauztu, izjauktu NATO, radītu pārāvumu Atlantiskajā aliansē, tādējādi viņš sasniegtu, izpildītu savu briesmīgo padomju priekšteču mērķi – Maskavas dominanti Eiropā. Go even further. The future of Europe and the world may very well be decided. Un šī nākotne lielā mērā tiks izšķirt Latvijā. Tā ir ļoti liela atbildība Latvijas tautai un Latvijas valstī integrēt visus tās iedzīvotājus tā, lai tie, kas met izaicinājumu šīm trim vienošanām 20. gadsimta vienošanām 21. gadsimtā tomēr negūt panākumus. Latvija jau daudz ir izdarījis šajā virzienā, un latviešiem vajadzētu būt lepniem par to, bet kā visi šobrīd šeit zin, vēl daudz ir jādara. Latvija padomju nācistu savienības 100. gada dienā. Gada dienas pašas par sevi jau ir kā Jānus. Tie ir gadījumi, kad mēs skatāmies atpakaļ un atceramies tos notikumus, kas bija, un domājam arī par turpmāko. Daudzi ir skatījušies atpakaļ, kā es to darīju nu pat, bet daudziem vajadzētu paskatīties arī uz priekšu. Kā Latvija izskatīsies 25 gadus vēlāk Molotova-Ribbentropa pakta 100. gada dienā? Man šķiet ir 3 iespējas, un kā pagātne visas 3 parāda, ka nav galīgu uzvaru un nav galīgu zaudējumu. Pirmkārt, ir tāds apdraudējums, ka Latvija varētu tikt absorbēta Krievijas impērijā, kas no jauna paceļas. Kaut arī tas ir daudz mazāk ticams nekā Maskavā daži domā, jo tie spēki, ko Kremlis ir izspēlējis Ukrainas jautājumā, tagad vēršas paši pret Krieviju. Jo es domāju, ka 2039. gadā Krievijas federācija vispār vairs nepastāvēs, kaut arī Latvija tā tomēr noteikti pastāvēs. Bet, lai šī pārliecība izpildītos, mums ir jāsaprot, un Latvijai ir jāsaprot, ka tā nevar dusēt uz lauriem, ka dalība NATO sastāvā un Eiropas Savienībā vēl nav vēstures gals. Latvija ir labs abu šo organizāciju loceklis, un tās abas ir svarīgas organizācijas, bet organizācijas, kā to pierāda vēsture, ir tāpat kā cilvēki, kas var attīstīties un arī iet bojā, bet Latvija jārūpējas par to, lai tas nenotiktu. Otrs ir risks, ka Latvija varbūt izdzīvos, bet citā veidā, ka tā nekontrolēs savu likteni, bet gan būs valsts, kas nomināli būs neatkarīga, bet kuru ļoti traģiskā veidā tomēr ietekmēs mirstošais austrumu kaimiņš.
Puķins ir izvēlējies apvērsuma stratēģiju Ukrainā, un viņš ir sasniedzis vairāk nekā viņiem vajadzēja sasniegt. Viņš ir sagrābis Krīmu, un tikai dažas rietumu valstis vēlas un grib viņam pretoties. Kāpēc viņš nevarētu kaut ko līdzīgi pamēģināt arī citur, kur Latvijā Kremļa līderis var spēlēt uz etniskām problēmām? Šī iespēja ir diezgan reāla. Un tā ir jānosaka Latvijas darba programma turpmākajās 10 gadēs. Ir jāintegrē visi Latvijas iedzīvotāji Latvijā, jānovērš korupcija un jāizveido tāda sabiedrība, kas paturēs savus jauniešus savā valstī un dos tiem apziņu, lai viņi var radīt nākamo paudzi. Un treškārt ir iespēja, un tā ir tikai iespēja, ka Latvija var visu to paveikt un kļūt par plaukstošu un dzīvotspējīgu nāciju valsti Eiropas malā. Tā ir mana vēlme Latvijai un latviešiem, bet es gribētu tomēr beigt ar brīdinājumu. Pat ja latvieši visu darīs pareizi, viņi dzīvo ļoti bīstamā kaimiņa kontekstā un nav galīgu uzsvaru, bet nav arī galīgu zaudējumu, kā to parādīja Molotov-Ribbentropa pakta liktenis. Un tam ir jābūt lielākajam stimulam, lai Latvija kļūtu tāda, tieši tāda nākamo 25 gadu laikā. Paldies! Dāmas un kungi, jūs ievērojat, ka šeit bija 3 punkti, 3 apakšpunkti. Tas ir maģiskais skaitlis 3 × 3 = 9. Un man tas ir tāds kā mantojums, novēlējums. Okay, I've been told that... Man teica, ka 20 minūtes jūs esat atbrīvot no klausīšanās. Cerams, ka ir arī kafija pieejama. Jebkurā gadījumā jums ir brīvs laiks, 20 minūtes. Un tad es ceru jūs redzēt atkal, un mēs klausīsimies Šerkunga referātu. Un lūdzu, esiet atpakaļ laicīgi, jo šī konference ir diezgan ilga un mums ir daudz, kas vēl darāms. Paldies!